Pirms 2 gadiem mēdījos bija lasām lieli virsraksti. Latvijas seksa simbolam, ģirtam ķesterim jau 50. Tāpēc mans jautājums, kā tu jūties šajā vecumā un kā tas tevi maina šis vecums? Nu, pirmkārt, ar dzirdi ir problēmas, bet es domāju, ka... Neizklausās, bet... Es bieži pārjautāju tev, kā lūdzu, ko lūdzu daudziem. Nē, tas ir daudziem. zini, kāpēc tu pārjautā, lai tu izdomātu atbildi? Nē, man ir augšējās, es bieži pārjautāju, tāpēc, ka man augšējās frekvences, pateicoties tā ir darba specifika, es bieži esmu studijā un dublēju filmas, rakstu reklāmas, audio versijas. Un līdz ar to gadiem ejot un notrūdot frekvenci. Tad vēl ir tā, ka roku garums vairs neatļauj, teiksim, saskatīt to, kas tur rakstīts. Tad es lietoju arī lasām brilles, jā. Kā attiecas uz dažādām kaitēm? Jā, bet ir ar tādas kaitas, kas vēl nav, ko es ļoti vairāk priecājos nekā par tām, kuras ir, ar kurām es varu tikt galā. 30 gados man arī pusauģi sauc par onkuli, tas man it kā nesatrauc. Man reizēm neērti iet uz kafejnīcu ar 20 gadniecēm, jo padomās jau tik un tā, bet kāpēc gan viņi nevar? Bet tev neizskatās 50 pāri. Ko lūdzu? Es tiešām nesadzirdēju. Tiešām nedzirdēju, bet tu gribēji otrais dzirdēt to jauko teikumu, ko es tev pateicu. Tev neizskatās, ka tev ir pāri 50. Nu, es domāju, ka izskatās gan. Kāpēc? Nu, viss par to liecina vienkārši. Bet vai tavas lomas arī mainās šajā vecumā? Nu, nepiedāvā vairs tik daudz. Nepiedāvā tiešām? Vai tu ālēji? Nē, nu, saprāt, ir tā. Mums ir 2 50-gadnieki teātrī. Nu, viens vecāks mazliet 50-gadnieks, kas ir Juris Žagars. Ārkārtīgi šarmants vīrietis. Un Ģirts Ķesteris, teiksim. 50-gadnieks. Nu, šobrīd ir Juris Žagara laiks. Bet tā kā viņš ir gandrīz mans novadnieks, es neņemu ļaunā. Es esmu slinks pēc dabas. Man ir tik daudz projektu ārpusē, viņam vēl vairāk, jo viņš vēl ir deputāts. Es ļoti lepojos ar viņu. Viņam pieder kalns galu galā. Kas atbilst viņu hobijam. Es domāju, tas pareizais virziens, kādā vajadzētu izvēlēties kaut ko darīt ārpusē. Un tad es tagad strikti domāju par to, ka ir nepieciešama savu biznesa projekti. Jo pirmie ar blīkšķi izgāzās, tad, kad tajā tālajā Valmieras periodā, kad es mēģināju atvērt kafejnīcu un kad man kolēģi brauc pakaļ produkcijai un pārdzērās un norauda ģenerāla mēģinājumu ar to pašu pasākumu beidzām. Tieši tāpat, kā es mēģināju tirgot garos Baltkrievijas spagetī, makaru, tādus metrīgus, jā. Un neviens veikals neņēma pretī un nācās man pašam visu iztirgot kolēģiem, radiem, draugiem. Tā. Nu, vārds sakot tā, bet tagad es esmu nolēmis, ka es kaut ko realizēšu līdz galam. Atkal kādu kafejnīcu? Un tāpēc, ka ar kolēģiem mēs kopā izveidējām un vinnējām, ne gluži, bet ieguvām godpilnu 2. vietu Lijā izsludinātā jauno radošo projektu konkursā, biznesa projektu konkursā. Tas ir bērnības fēls kopā ar Dainu Grūbu, Mārtiņu Poču un Paulu Ķesteri izveidota aplikācija. Diemžēl Latvija ir liela tik, cik viņi ir, un nevienmēr tas var izaugt par biznesa projektu, bet mēs viņu Ko tā aplikācija? Aplikācija ir virtuālais veids-tētiņš, teiksim, seriāla veids, kas saistīts ar seriālu. Tas nozīmē, ka virtuālais veids-tētiņš, kur tu redzi, stāsta bērnam pasaku sēriju. Sēriju. Viena sērija, 10 minūtes, katru dienu. Tad ir sērijas turpinājums. Tā kā Gredzena pavēlnieks. Notikumi turpinās. Katrā sērijā atsevišķi notikums. Un sīkais tik klausās. Mamma var lakot nagus. Vai vispār. Ģirt, kāds tu būsi vectētiņš? Nu, kādam vismaz jāpacenšās vispirms. Tev pilnīgi valsts izmainījās. Uzreiz tēmas aizgājas. Rūcoši, murājoši.